Labvakar! Mani sauc Ligita un es ādu. Jūs varat atrast mani Instagram kā Ligita ar un Ravelry kā Ligita ar. Šodien ir 31. decembris un izlēmu pastāstīt par 2025. gada nogalē uzadīto. Šodien mugurā man ir Tetī Lucaka dizainētais džemperis, kuru es adīju testam. Un šis džempers ir radīts no Nutiden dzijas. Nutiden ir jēldzija, kas ir ražota Zviedrijā no Zviedrijā dzīvojošu aitu vilnas. Un Nutiden ir viena no manām mīļākajām vilnas dzijām, jo pavadiens ir zīdains kā ar zīdmohēru. Un šis džempers ir ļoti viegls, tikai 225 grami, un adīts no viena pavadiena Nutiden bez zīdmohēras. Tas bija testa adījums, un šāds džempers man sanāca. Testa adījums pirms vairākiem gadiem, to es nepieminēju. Šī gada nogalē es izņēmu savus Nutiden krājumus un uzadīju 2 pārus ar dūraņiem no Nutiden dzijas. Pirmie, ko es uzadīju, bija šie. Šie ir Mūrland dūraņi, un šos dūraņus es adīju no ļoti skaistas zaļas Nutiden dzijas, kuru es ārdīju. Es biju uzadījusi dēlam džemperi, gandrīz pabeigusi, bet man mazliet pietrūka dzija. Es biju uzadījusi abas piedurknes un noraukusi, un tas džempers sanāca tikai līdz nabai. Mazliet pameklēju internetā šādu pašu dziju, jo Nutidenam katra krāsa ir unikāla, tikai viens krāsojums, un neatkārtojās dzijas. Un šādu dziju es nevarēju atrast, un tad es pieņēmu lēmumu ārdīt džemperi ārā. Un pirmais darbiņš, ko es uzadīju no šī izārdītā džempera, ir šie cimdi. Šie cimdi, tāpat kā džempers, ir radīts 2 pavadienos. Un man ļoti patīk apraksts. Patika īkšķa konstrukcija, pieaudzēšana notiek tikai priekšpusītē. Un viņi man šķiet ļoti lieliski dara un izskatās ļoti labi. Un Nutiden 2 pavadienos izārdīt un pēc tam arī pāradīt ir ļoti vienkārši un nekādas lielas problēmas ar šo man nebija. Man šie cimdi patīk, un es zinu, ka Nutiden ir ļoti silta dzija, bet es vakar biju ar suni izgājusi ar šiem cimdiem, un viņi ir silti, bet vējš tomēr pūš cauri. Un tad es domāju, ko ar to darīt, vai no apakšā tad ziemā vilkt pirkstaiņus, vai uzadīt odarīti. Šie ir Mūrland mitens, un šo pašu lapiņu skaisto rakstu es esmu adījusi iepriekš. Iepriekš es esmu adījusi Mūrland cardigan, un tas bija no Pāces jēldzijas. Tas ir uzdāvināts manai radiniecei, un šī bija jaka, kas bija jāāda pa apli un bija jāgriež atkal viducī pušu, jeb stīkings, un pēc tam apdares maliņas jāpieāda klāt. Ielikšu kādu bildīti no jakas. Un taisnību sakot, adot šos dūraņus, es domāju, ka man gribētos tādu jaku arī sev. Man ir jēldzija pelēka, vidēji pelēka vai gaiši pelēka, gan no Nutiden, kas pietiktu apjoma ziņā jakai, gan arī man ir no Adelong fabrikas jēldzija, kas arī bija salīdzinoši zīdaina, un arī tā man pietiktu jakai. Tā kā nesolu, bet adot cimdus ļoti domāju, ka varbūt man arī vajag atkal uzadīt tādu jaku. Otrie dūrainīši, ko es uzadīju no Nutiden, un šos dūrainus man iedvesmoja adīt Kristīnas Maruma Jārnas advents kalendārs, kur 25. decembrī kā dāvana bija Maruma Cloud zīdmohēra, kur ir 40% zīds un 60% mohēra, un uzadīju cimdus šos ārkārtīgi skaistos sarma mitens, kas ir Ineses Sanga apraksts. Šīs apraksts manā Ravelry bibliotēkā stāv jau gadiem, un esmu ļoti priecīga, ka es viņus uzadīju, un šī būs dāvana manai mammai. Es domāju, ka šie cimdi būs labāki vējā, jo tā mohēras daļa piepilda starp valdziņu telpu, un es domāju, ka šiem cimdiem varbūt vējš cauri nepūtīs, bet to mēs redzēsim. Tātad šādi ļoti skaisti
cimdi. Es uzadīju šos cimdus, izmazgāju ar 7 bumbulīšiem, ar 7 rindām ar bumbulīšiem, kā ir aprakstā, bet tie cimdi izskatījās neproporcionāli gari. Es pieļauju, ka mammai viņi varētu pat diezgan labi derēt, bet izstījās dīvaini, un man liels pārsteigums bija, ka var izārdīt salīdzinoši viegli nutideni 2 pavadienos ar zīdmuhēru arī pēc mazgāšanas. Jā, bija dažas vietiņas, kur bija pūkas saķērušās un kur bija mazliet jāparauj, bet tas bija izdarāms, un no ārdītās dzijas es arī piedīju tos pēdējos 3 bumbulīšus. Zaļos cimdus es adīju no nutidena dzijas, kas bija uzadīta, bet neizmazgāta, un ar tādu man šķiet ir vieglāk. Bet arī šis bija izdarāmi. Tā kā šie ir mani 2 šī gada pēdējie darbiņi, un esmu ļoti priecīga, ka es esmu pieķērusies dūrainīšu adīšanai. Īkšķīši adījās viegli, un dūraiņi likās ļoti, ļoti izdarāms darbiņš. Tā kā šādi no nutidena dzijas cimdiņi. Viņi bija ļoti viegli. Šie kopā ar zīdmuhēru svēr 57 gramus, un zaļie cimdiņi svērā 62 gramus. Tā kā viegli, un abi ir 2 pavadienos, un šis tad ir vēl ar zīdmuhēru. Tad parādīšu jums zeķes. Šie 3 pārīši zeķu ir tie, ko es atstāju sev no šī gada nogalē adītajām zeķēm. Vienas ir šīs, ko jūs jau esat redzējuši, man šķiet. Tās ir pilnīgi parastas zeķītes, kas ir adītas no ārveta valnītī, papēdī un purngaliņos, un pamatkrāsa ir Kristīnas krāsotā ārveta. Man mazliet tas zaļais atgādina ziemeļblāzmas zaļo, un man viņas ļoti, ļoti patīk, un es esmu izlēmusi, ka šīs zeķes paliek man. Un tad 2 zeķes, ko es uzadīju decembra beigās, ir Ziemassvētku zeķes. Atkal pilnīgi parastas ar franču papēdi un bez nekādiem rakstiņiem. Šīs ir adītas no Kristīnas no Maruma Jārnas Ziemassvētku kolekcijas dzijas ar mazliet spīdumiņiem, ar stelīnu iekšā, un viņi dod mirdzumiņu. Un šīs zeķes arī paliek man, un patika ļoti adīt, un patīk, ka tur ir neonīgi krikumiņi un visādas krāsiņas iekšā. Un, Kristīnai krāsot dzīvu sanāk tik ļoti labi, un šīs deva ekstra prieku decembrī. Tad šīs ir manas vienas advents laika zeķes, un otrs, ko es uzadīju, ir šīs zeķes. Šī arī ir ļoti īpaša ar rokām krāsota dzija. Šī ir Ketu Jārnas Ziemassvētku zeķu dzija, ko ir krāsojusi Jana. Un Jana ir visu laiku mana mīļākā apraižu autore. Finish Knitting Stories ir viņas apraide YouTube, ko es vienmēr gaidu un noskatos. Ja citas apraides es skatos periodiski, tad Finish Knitting Stories ir tā, ko es katru nedēļu ļoti gaidu. Un, esmu ļoti priecīga, ka man bija šī dzija. Tā rozā krāsiņa, kas nāca komplektā kā mini-šķetere, tā man bija izadīta, un tad es savos krājumos atradu man šķiet diezgan piestāvīgu neonu zaļu opalu zeķu dziju, ko es iedīju valnīšos, papēdī un purngalā. Adīju tik, cik man bija kamolā, tāpēc purngals ir mazliet garāks, bet es vakar kārtoju savas zeķu dzijas krājumu, un es īstenībā atradu vēl vienu mazu kamoliņu ar šo Janas krāsoto dziju. Tā kā man būtu sanācis garāk. Kā jums šķiet? Man šķiet, ka ir diezgan pieņemami arī purngals, kas ir mazliet garāks ar neonu zaļo krāsu. Tā kā šie ir 2 Ziemassvētku zeķu pāri, kas arī paliek man nesāšanā. Tad par zeķēm. Šajā gadā es biju izlēmusi, ka es adīšu zeķes, kas man patīk, kas ir skaistas un kas ir iepriecinošas. Un tad no tā saraksta, ko es gada sākumā atlasīju ar zeķu aprakstiem, kas man ļoti patīk, vienas, ko es uzadīju rudenī, bija Hohi Locatelli zeķes Dreaming of Paris. Šīs zeķes adīja gan Lienīte, Pilns Valdziņš, gan citas adītājas, un vienmēr, ka es esmu redzējusi Instagramā kādu pabeigtu zeķu pāri, man ir arī gribējies šādas zeķes uzadīt. Un es uzadīju šīs zeķes no ārvetes. Šīs zeķes es uzdāvināju un ielikšu bildītes,
kas man ir no pirms dāvināšanas brīža. Tad uz Ziemassvētkiem es uzadīju zeķes, vīriešu zeķes no zeķu dzijas, kur sastāvā bija jaks. Un šīs zeķes es arī esmu uzdāvinājusi, bet ielikšu bildīti. Tās ir Maruma Jārnas krāsota zeķu dzija. Un tad vēl es šogad esmu rudens pusē uzadījusi vīriešu pilnīgi parastas no Regija dzijas zeķes. Tā man bilde diemžēl nav. Un tās es atdevu arī nesētājiem uzreiz pēc pabeigšanas, pat neizmazgātas. Šajā rudenī es uzadīju Omaiku kaftanu, kleitu. Es biju redzējusi, ka Jana ada šo kleitu. Un cik viņi ļoti bija priecīgi par šo adīkli. Un tad es sev nebiju domājusi adīt, bet mana draudzene mani diezgan ilgstoši pierunāja un beigās pierunāja uzadīt viņai šo kleitu. Un tā bija Ziemassvētku dāvana viņai. Es adīju augšu no Brašta alpaka silk drops dzijas. Un stāvs bija no Jārna LV iegādātās kokvilnas ar krāsainiem fliteriem. Un es adīju ar 8 mm adatām pamatu, jo ar 12 mm, kā ir aprakstā, man nebija. Vai 10 bija aprakstā, kas man nebija. Un man bija 10 bija aprakstā, man bija 12 mm adata, bet ar to man kaut kā bija neērti adīt, un man nepatika, kā izskatījās adījums. Es adīju ar 8 mm. Platumā derēšanas ziņā derēja ļoti labi, bet vienīgi vajadzēja adīt diezgan ievērojami daudz vairāk atkārtojumu, lai sasniegtu vajadzīgo garumu. Ielikšu mazu video, man šķiet, ka es ielikšu, kur es šo kleitu piemērīju, lai saprastu par garumu, cik garu adīt, jo man draudzene ir diezgan īsāka par mani. Un tad, kad es ar šo nepabeigto apakšmalas kleitu vēl pagriezos, man kaut kā maz brīdi likās, ka man arī varbūt vajag tādu kleitu, bet vai es adīšu sev arī tādu vai nē, es nezinu, to es vēl sapratīšu. Jā, tas ir arī man viens no tādiem pabeigtajiem darbiņiem. Par adījumiem vēl šajā rudenī es uzadīju 5 Izolda Musselburgh hat, atkal jau ļoti no Janas iedvesmota, jo viņa šādas cepures ada vairākus gadus jau un daudzākas. Un man šīs cepures ļoti patika. Man patika tas, ka var diezgan labi trāpīt ar galvas apkārtmēru, lai cepure labi derētu. Man patīk, ka ausu daļai sanāk 4 adījuma kārtas, un tad atkal tā ir mazliet vēja izturīgāka, mazliet mazāk pūš cauri. Un šīs cepures es uzadīju no kašmira dzijas, 100% kašmira dzijas, ko es iegādājos Elisendā, tādu mazo atlikumu plauktā, kas bija. Un tad, šīs man sanāca ļoti budžetīgas, bet siltas un foršas kašmira cepures. Un liels prieks ir, ka 2 mani bērni nesā visu rudeni, vīrs nesā, un pēdējā tika arī man. Tā kā mums ir siltas tādas pavasara, rudens cepures, kas īsti ziemai man šķiet ir pa plānu. Ziemā mēs nesājam rūtas rievotās cepures, bet tādam pavasarim, rudenim ļoti labi. Un tad no vēl rokdarbiem es šogad esmu uzšuvusi dažas rokdarbu somiņas. Šie ir mani pirmie mēģinājumi rokdarbu somiņu šūšanā. Ieraudzīju mežrozē šo audumu ar kadiķiem un uzšuvu šo mazo somiņu, bet tas izmērs ir pilnīgi pietiekams, lai ietilptu zeķes, ja es ādu ar 15 mm adatām. Un jau kādi 3 pāri zeķu, kamēr es viņus adīju, ir dzīvojuši šajā somiņā. Otrai manai draudzenei 2 man šādas līdzīgas bija.
Pēdējais gada nevis adījums, bet šūšanas lieta man bija šādas projektu somiņas lielākiem projektiem ar zaļu odarīti. Un, jā, 5 man tādas uztapa. To, ko es varu teikt par kļūdiņām, jā, visās ir kļūdiņas, man ir daudz jāmācās vēl šūšanā, bet priekš pirmajiem darbiņiem man šķiet ir diezgan neslikti. Šai somiņai tas, kas man sanāca, bija kā līmaudums, lai arī es nopirku diezgan daudz līmaudumu. Es uz pamatauduma no otrās puses lieku līmaudumu, lai somiņas ir izturīgākas un tādas stingrākas. Un pēdējai somiņai man nepietika līmaudums pilnā izmērā, un tad es izlēmu likt līmaudumu tā kā no 2 gabaliem. Šeit ir viens panelis, gan priekšā, gan aizmugurē vienā gabalā. Un šeit ir otrs panelis. Un šai somiņai, kamerā droši vien to tā ļoti nevarēs redzēt, bet pie kaut kādiem leņķiem var redzēt, ka te vidū ir tā savienojuma līnija tam līmaudumam. Un, jā, tas ir tāds mīnusiņš. Tā nevajag turpmāk darīt līmaudumu, vajag vienā gabalā, nevajag viņu pa vidu stiķēt. Jā, tā kā šīs projekta somiņas ir tas, ko es pabeidzu šūt pēdējo. Man liekas diezgan ērti, ka ir ar rāvējslēdzēju. Man arī liekas, ka tas izmērs lielākiem projektiem ir ļoti, ļoti feins. Jā. Jā, tā es ātri pastāstīju par saviem pēdējiem darbiem. Es droši vien esmu daudz ko piemirsusi, bet man šķita, ka gribās šo gadu noslēgt vēl ar tādu atskatu uz gada beigu darbiņiem. Ļoti daudz dažādi notikumi ir bijuši šajā rudenī. Kādu sestdienu mēs kopā ar draudzenēm bijām uz Helgas Isāger meistarklasi Zuzeum un iemācījos dubultu adījumu. Par to gan es esmu diezgan droši, ka nākošajā gadā taps kaut kāds dubultā adījumā. Šobrīd es domāju, ka tie varētu būt cimdi, un tas atkal varētu būt foršs veids, kā kavēt vēju, kā to adījumu padarīt tādu vēja izturīgāku. Tā kā dubult adījums mani pārsteidz, cik tas ir vienkārši, cik tas ir izdarāmi. Tā kā tas bija lielais ieguvums no Helgas Isāgera meistarklases. Un tad tajā pašā dienā mēs ar draudzenēm bijām uz grāmatas par Jetes Užānes dzīvi un cimdiem atklāšanu. Un tas bija ļoti foršs un interesants pasākums. Un tas, kas bija lieliski, kā Jetes cimdiņi bija arī uz vietas apskatāmi, izpētāmi, aptaustāmi un ļoti tāds interesants vakars ar interesantiem stāstiem un ļoti skaista grāmata. Un tad, man patika un iedvesmoja viņas cimdi. Viena cimdu sērija atgādināja pat šajā gadā Vesta zeķu rakstus, ka man liekas, ka viņa bija tik ļoti apsteigusi laiku ar savu radošumu un ar savām idejām par cimdu adīšanu. Man ļoti patika Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijas cimdiņos un likās tiešām, ka tik ļoti talantīga un radoša sieviete ir bijusi Jete. Tad ir vieni cimdi, kas man no grāmatas patīk vislabāk. Tos es arī redzēju oriģinālu cimdus tur un nobildēju. Un šiem cimdiem, diemžēl, grāmatā tehniskais zīmējums nav pieejams, bet tie ir tie, ko es domāju adīt. Un
Arī Inga ir uzadījusi ļoti skaistu šos cimdus. Viņa ir bijusi meistarklasē Jetas cimdu adīšanas, un tad domāju palūgt cimda aprakstu, jo meistarklasē tāds bija. Ne apraksts, bet schēmiņa attēls. Tā kā tas bija tāds ļoti adīšanas notikumiem piepildīta sestdiena. Un tad mēs bijām adītāju pārgājienā. Man šis bija pirmais, lai arī šajā sezonā tas bija kāds 4. vai 3. vai 4. pārgājiens. Mēs gājām no Lilestas stacijas līdz Carnikavai gar Garazariem. Ļoti skaista diena bija, mazliet sniegaina diena, un pēc tam mēs pasēdējām Carnikavā kafejnīcā, papusdienojām, pādījām. Ļoti patīk pārgājieni. Es zinu, ka 3. janvārī pavisam tūlīt pēc dažām dienām būs nākošais pārgājiens. Iespējams, ka tas būs Ogrē uz Elisendas veikalu, bet par to informācijai jāsako ir adījumu kopadīšanas lapā, un visas mīļi gaidītas, un Rūta vienmēr priecājās par visiem adītājiem, kas pievienojās pastaigā. Tad no tādiem adīšanas piedzīvojumiem ir bijis arī Mardelāda brauciens. Man šķiet, ka mēs neesam tik sen runājuši, ka neesmu stāstījusi par Mardelāda braucienu. Mardelāda braucienā tāds saviļņojošākais moments bija kādā no vakariem, kad mēs kopā adījām viesnīcā. Tad es redzēju, cik ļoti daudzas no autobusa bija uzadījušas Lunenburg džemperi pēc Savory Knitting apraksta, un katrai džemperis bija tik savādāks un tik skaists, tas Lunenburg džemperu parāde bija brauciena, manuprāt, tāds spilgtākais moments. Pār pašu Mardelāta izstādi. Mardelāta izstādē man vislabāk patika kaneļbulka. Šis ir dīvaini, bet tas deva smaržu, garšu tam piedzīvojumam, un kaneļbulkas cepa tur uz vietas, un tās bija ar sviestu, nevis ar margarīnu, kas man ir diezgan svarīgi. Un tas brauciens viss bija par un ap būšanu kopā, par un ap laiku pavadīšanu ar draugiem un ar adīšanas dombiedriem. Tā kā Mardelāda bija ļoti foršs piedzīvojums, bet cilvēku dēļ galvenokārt. Ne tik daudz izstādes dēļ, jo uz izstādi es biju 3. gadu vai 2. vai 3. Man šķiet, ka 3. gadu. Un izstāde ir diezgan līdzīga, bet tas laiks, ko mēs pavadām kopā ar draugiem, tas ir tas vērtīgais, kas bija šajā braucienā. Droši vien ir daudzas lietas, ko es nevaru šobrīd atcerēties un iedomāties, bet tā sajūta par to rudeni ir, ka ir daudz adīšanas piedzīvojumu bijuši, daudz kopā būšana ar draudzenēm, daudz kopā būšana ar adītājām. Un tad vakar noslēdzās Rūtas adījumi gada adīšanas bingo. Un 10 no adītājām bija uzadījušas vismaz 21 no bingo lodziņiem. Un liels paldies Rūtai, ka viņa organizē šo bingo, ka viņa padara mūsu adīšanas dzīvi interesantāku, krāsaināku. Un Rūta bija vakar pilnīgi visām 10 adītājām, kas bija uzadījušas vismaz 20 vai 21 no 25 uzdevumiem, sarūpējusi dāvanas. Tā kā paldies! Man būs 2 zeķu dzijas, tumšas ar neonīgām svītrām, un paldies Aijai par adatu stoperiem, kas arī būs klāt. Aicinu piedalīties nākošā gada adīšanas bingo. Nākošajā gadā būs vieglāk, jo būs jāuzada mazāk no uzdevumiem, lai tu būtu izpildījusi bingo šķiet 15 no 25 lodziņiem, un tur ir ļoti aizraujoši un tā kā padara interesantāku to adīšanas gadu, un ļoti izdarāmi, jo tur būs dažādi arī viegli uzdevumi, ko var izdarīt. Rūda adījumu kopadīšanas lapā varēs drīz atrast cīkāku informāciju, un aicinu piedalīties.
Par mērķiem. Šajā gadā mums ar draudzenēm bija mērķis savākt, staigājot, braucot ar riteni vai savādākās aktivitātēs 2025 kilometrus. Un man ir priecīgi jāsaka, ka man tas izdevās. Gada beigās daļai dēļ tā, ka es esmu sākusi mazliet braukt arī ar velosipēdu uz darbu, no darba, un tad tie kilometri savācās soļu ziņā. Šis gads ir bijis diezgan labs, bet savu mērķi vismaz 10 000 soļus vidējo es neesmu savākusi. Man ir kādi 9700 soļi vidēji dienā šajā gadā, kas nav slikti, bet nav mērķis sasniegts, bet daļai tas ir arī dēļ tā, ka es diezgan daudz esmu pārvietojusies gada beigās ar velosipēdu. Par nākošo gadu. Nākošajā gadā es izlēmu nevis izvirzīt lielos gada mērķus, bet es izdomāju izvirzīt mēneša mērķus, un tas man liekas tā izpildāmāk, un tad mēs varam arī pielāgoties pēc vajadzībām, kas ir katrā mēnesī. Mans janvāra mēneša mērķis būs neēst saldumus, viens no mērķiem. Patiesībā man ir daudz mērķi, bet šis ir tāds, par kura izpildi es priecātos visvairāk. Novēlu nākošajā gadā gūt prieku no adīšanas kopienas, kas mums Latvijā ir ļoti forša un augoša kopiena, un atrast laiku kustēties, atrast laiku parūpēties par savu ķermeņa pamatvajadzību, izstaigāties, lai nav tā, ka mēs tikai sēžam un adam. Un veselību nākošajā gadā un prieku no adīšanas. Tiekamies jau 2026. gadā. Atā!